sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību iesākās sākot strādāt pie Alūksnes bānīšu projekta, kurā mēs pirmo reizi satikām Alūksnes komandu, kad sākām runāt par to, ko var izdarīt ar šo te veco šķūni, kas bija blakus stacijai, un kā šo šķūni pārvērst tādā ceļojuma galamērķī, kas būtu saistoši ne tikai lokāli, bet arī starptautiski. No Alūksnē, manuprāt, ja es nemaldos, mēs esam kādus 8 objektus vai 8 projektus realizējuši. Cilvēki, es ceru, ka ir priecīgi un apmierināti par to, kas tur ir tapis. Ja? Un varbūt viens no tādiem projektiem tās makšķernieku vietas pie Alūksnes ezera, kas jau tika veidots jau tādā vēsturiskajās vietās, kur makšķernieki jau bija iestaigājuši tās taciņas. Tas, ko Holgers nepieminēja no projektiem, kas man liekas tāds mazliet globālāks, arī ir tieši darbs pie pilsētas identitātes veidošanas, pie stāsta un palīdzēt vietējiem meklēt tās lietas, ar kurām lepoties, kā parādīt sevi ārpus Alūksnes un ārpus Latvijas. Un, man liekas, ļoti veiksmīgi un ļoti labi ir tas turpinājies šis stāsts, ka šī identitāte iedzīvinājusies tālāk ir jaunajā sporta centrā Alūksnes, kas arī ir ļoti nesens projekts, arī šī vizuālā identitāte un arī navigācija. Un vēl no projektiem, man liekas, ļoti skaists ir darbs arī pie Alūksnes muižas parka. Viss šī stāsta radīšana ne tikai vizuālā, bet arī tieši paša stāsta, arī mauzolejs, un, protams, Alūksnes stacijas šķūnis un bānītes, tas stāsts, un arī, kas ir ļoti savādāks, ir Dienvidtornis un Dienvidtorņa stāsts. Jā, stāsts par 8 brāļiem, un tas bija arī tāds viens liels, milzīgs izaicinājums, jo mēs varam vēsturi interpretēt dažādos veidos, ja, un stāstīt par vēsturi. Mēs varam savākt ļoti daudz dažādus vēsturiskus eksponātus, ja, un likt cilvēkiem uz tiem lūkoties, bet mēs izdomājam iet citu ceļu, un tā koncepcija radās, protams, esot tur uz vietas, un tad mēs izdomājam, ka ir jāuztais tas ar skaņu, un tāds muzikāls un emocionāls piedzīvojums, un tad Ingūna uzaicināja Arturu Maskatu, Sigvardu Kļāvu, Lauru Gundaru, kas uzrakstīja libretu šim te visam stāstam, un tad radās brīnišķīgs skaņdarbs. Brāļiem bija bail nākt laukā no torņiem, bail no visvarenākā šīs pasaules spēka, no cietoksnī mītošās Marijas. Es vēlos savukārt izcelt Alūksnes ģimnāziju. Alūksnes ģimnāzijas starptelpu, var teikt, visprozaiskāko telpu, kas ir koridori. Un tas, kā šīs telpā sarunājas ar ģimnāzistiem, kas mums atkal ir tāds uzdevums, ir teikt, nākotnē, tiem jauniešiem, kas studē ģimnāzijā, kas kā pēc pētījumiem esot pati vientuļākā paudze, un kā skolas sienas var mēģināt šos starpbrīžos sarunāties, uzdodot jautājumus, nesniedzot atbildes, bet lai atbildes veidotos pašiem jauniešiem. Ko viņi domā, kas ir Malēnija, kas ir centrs, kas ir Ņūtons, kas ir Leibnicis. Cerot, es ļoti ceru un ticu, ka pēc kādiem gadiem Alūksnes ģimnāzijā radīsies, izaugs jauni, spēcīgi literāti vai arī perfekti matemātiķi. Es gribētu teikt izcili. Izcili, tieši tā. Es 18. novembrī gan alūksniešiem, gan arī Latvijas iedzīvotājiem novēlu lepoties ar savu tautu, savu valsti, valodu un arī kultūru, un novēlu būt tikpat mērķtiecīgiem, tikpat saimnieciskiem un izdarīgiem kā alūksniešiem. Cienīt un mīlēt savu vietu, no kurienes tu esi radies, un novērtēt savu izcelsmi, jo tā ir tikai viena šāda vieta. Gan Alūksne mums ir viena, gan arī Latvija mums ir viena. Jā, es esmu daudz domājis par to, par Latviju un Latvijas identitāti, ja, jo šis ir tas
mūžīgais jautājums. Mēs visu laiku meklējam kaut kur apkārt, ja, kas ir Latvijas identitāte un kas mēs tādi esam. Bet mēs esam patiesībā, ja padomā, mēs esam unikāla tauta. Mēs esam cauri gadsimtiem, cauri dažādām varām iznesuši savu valodu, savu kultūru un savu identitāti. Un es novēlu arī turpmāk tādiem būt lepniem, stipriem un neaizmirst, kas mēs tādi esam. Jā, priecīgs svētku, protams, visiem.